Vilni, pastāsti lūdzu par keramzītu. Kas tas ir un kā viņu izmanto? 3 veidu frakcijas ir no 0 līdz 4, 4 līdz 10 un 10 līdz 20 frakcijas. Ir lielajos maisos 1,5 kubikmetru bigbagos un tad ir mazākos maisos pa 50 litru. Beramo keramzītu var izmantot, teiksim, pirmā stāva grīdas siltināšanai, starpstāvu pārsegumu siltināšanai. Tur izmanto lielākās frakcijas keramzītu. Sākumā nober keramzītu un pēc tam nobetonē un tādā veidā dabona grīdas siltinājumu. Tāpat keramzītu izmanto keramzītu bloku ražošanai. Tautāk pazīstam kā fibobloku. Tāpat no keramzīta arī taisa pārsedzes. Viņas ir reizē arī siltinātas un tik ātri neizsalst cauri kā dzelzbetona pārsedzes. Fibobloku ražošanai izmanto sīkākās frakcijas līdz 10 mm keramzītu. Man liekas, ka viņi būs viegli. Viņi ir vieglāk nekā betona. Kāpēc viņiem atšķirās tās frakcijas? SML, ja? Izmērs. Jā, atkarībā no pielietošanas veida. Smalkāko frakciju, teiksim, ber betonēšanā pielieto vairāk, ja tā kā starpstāvu pārsegumos var bērt lielākās frakcijas.